aiziet līdz namiņam. Līdz šim namiņam augšā. Nevajadzētu būt pārāk ilgam laikam, līdz dienas vidum būs. Un tad lielais mērķis ir, protams, sasniegt augstāko kalnu grēdas virsotni. Un nākamajā dienā aiziet līdz kādai sakarīgai labai autobusu pieturēji. Privātās istabiņas arī.
Es vienkārši eju un nespēju noticēt visiem mums, kā restīgi, kas tā notiek. Fantastiski. Mans šīs dienas mērķis nosacītais, augstākais punkts, kur jāuzkāpj šajā kalnu grēdā, augstāk laikam nav. Bet, protams, priekš jau kādiem kalnākāpiem mērogiem ļoti maziņš, kāds 1600 metri ar kaut ko tikai. Bet toties ir skaisti. Pamanīgi tālumā var redzēt arī ieskatās rūpīgi, tur tie baltie iemaldos sanāk Japānas balti, tur tālāk. Miyagase ezers, ūdenskrātuve mākslīgā, kur ir tāds skaists sarkans tilts. To var redzēt vienā citā video. Ļoti skaisti. Apbrauc apkārt ar riteni. Iesaku kādas 7 reizes jau kāpu uz leju. Bet cerams, ka varēs tikai kāpt uz augšu tagad. Galīgs klusums augšā. Augšā esam. Jākāp lejā visbeidzot. Pilnīgs klusums un miers. Fuji vulkāns. Kalni. Forši. Fuji vulkāns. Gadu nodzīvoju Siguldā.
pilnībā gatavs šādiem pasākumiem. Vakar visa trasa bija labi marķēta, un arī šorīt virsotnē visu varēja labi saprast. Tagad brīžiem jāpaļaujās ir uz šitām lentītēm, citādāk būtu labi pastaigi pa mežiem. Te es šorīt pamodos, te bija tās augstākais punkts. Tagad laikam kaut kur te. Un tālāk te varētu būt kaut kāda pēdējā toalete. Un tur ir autobus. Cerēsim, ka sanāks. Tā izskatās kalnu dzelzceļa līnija. Es varu ielinkot video, kur ir parādīts par šo. Tas laikam Jaunzēlandē vai kaut kur ražo. Un viņi ir domāti, jo pa viņiem var praktiski gandrīz pa vertikālu slīpumu uzvest augšā preces. Šajā gadījumā noteikti kaut kāds materiāls. Ir tāds sajūta, ka ceļš iet uz leju. Nekad nebija plānojis. Man bija plānots, ka pirmais autobus ir vienos. Pēc pastījos, ka cik maz ir palicies līdz pieturai. Sapratu, ka man ir jāmēģina paspēt 4,2 kilometri 50 minūtēs. Nezinu, vai tas ir iespējams, jo 4 kilometri pa kalniem nav tas pats, kas 4 kilometri pa līdzenumu. Bet ja nu izdodās, tad es paspēšu. Ja neizdodās, tad man jāgaida līdz vieniem ir. Es tikko biju kaut kur tur. Un te ir pupītis kaut kāda. Un te ir viens traks kalnu kazu serpentīns uz leju. Redz, kur arī vilciena stacija. Tas, par ko es teicu, kur ved augšā preces un mantas. Te nu viņš ir. Tātad available shortcut. Oh my goodness. And we're done. 20 minūtes mazāk palikušās, 2,4 km, bet man šitas te vērķis pārbaidīja. Viņš milzīgs ir. Ko tu baidi mani? Es laikam iztraucēju. Ballīti kaut kāda. Viss kārtībā, es jums netraucēšu, dariet tālāk savas lietas. Viss ceļš pilns ar šitiem nebēģiem. Paldies šortcutam, ļoti labi pasākums bija šitas. Nezinu, vai es nokavēju, vai par ātru. Ir 47, bet nu, Japānā tas var nozīmēt, ka jau viss ir beidzies. Skaista vietiņa. Neko nenokavēju. Vienīgā lieta, ka brīvdienās vēl tāds autobus tikai vienos. Redzēsim, ko darīsim tālāk. Es jau biju pilnīgi nopietnībā nolēmis stopēt līdz kaut kādam miestam, kur varētu tikt uz vilcienu. Bet tad es pamanīju, ka nekurienes vidū
kāds 20 minūtes to būs jāiet kājām. Ir fantastisks onceniņš, kurā dos garšīgas ēdienas, varēs nomazgāties, un tā kā viss būs gatavs, mēs kāp tajā autobusā, kas 2:01 ir. Nav slikti. Tagad es priecājos, ka tas autobus nav uzreiz. Vēl vienu īso ceļu, kā tik līdz Onsenam. Jā, laikam būs visnotaļ jauks noslēgums šai dieniņai. 日帰り温泉施設癒しの湯。湧出した最高の天然温泉です。で、泉質はカルシウム浴槽、露天風呂を施設として食事も可能な80畳の大広間と10畳の個室が2部屋あります。やや長めに入浴することをお A few moments later. Atspēju no Onsenas uz nākamo pieturu. Jābūt 1:06. Te ir 1:06. Es ceru, ka es esmu laikā. Jābrauc mājās.